Valmiera var uzskatīt par savu veidu celmlauzi daudzdzīvokļu namu renovācijā un siltināšanā. Salīdzinājumā ar citām pilsētām ir izdarīts ļoti daudz un arī nākotnes plāni ir lieli. Renovācijas darbi noslēgušies arī pirmajā 9 stāvu ēkā Gaujas ielā 13. Šīs nams ir īpašs ar to, ka šeit pirmo reizi Latvijā izmantots ESCO finansējuma princips, kas krasi atšķiras no ierastā modeļa. Izteikt viņu varētu apmēram tā. Iedzīvotāji nemaksā par šo renovāciju. Tātad no iedzīvotājiem netiek prasīts finansējums. ESCO kompānija šī gadījumā uzstājās kā investors. Veids pilnu projektu renovāciju, ieskaitot visu projektu sagatavošanas ciklu, tātad energoaudits šeit ietilpst, mājas tehniskais apsekojums, projekts un būvdarbi. Un rezultātā iedzīvotāji praktiski šīs investīcijas atmaksā ilgākā laika posmā, kā no panāktā energoresursu ietaupījuma. Renovējot māju pēc šī finansēšanas principa, iedzīvotājiem aizvien par siltumenerģiju jāmaksā tikpat, cik pirms darbu veikšanas. Samaksu aprēķini ņemot vērā ēkas energoresursu patēriņu pirms renovācijas, pašvaldības noteikto siltumenerģijas gala tarifu un āra gaisa temperatūru. Paliek, ja varētu tā teikt, blakus produkts, un tas ir renovēts mājoklis, remontēts mājoklis, tātad inženieru komunikācijas nomainītas pagrabā, bēniņos, citās vietās, un viņiem par to nekas nav jāmaksā. Renovējot namu Gaujas ielā 13, milzīgs atbalsts bija Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums, jo fakts, ka Valmierā siltums ir salīdzinoši lētāks kā citās pilsētās, pagarinājis līguma termiņu ar ESCO uzņēmumu līdz 20 gadiem. Jo lētāks siltums, jo ilgāks ir tātad projekta atmaksāšanās periods. Jo jums ir ārkārtīgi liela starpība, vai jūs ietaupat, teiksim, no cenas 30 lati par megavatu stundu, kā tas ir Valmierā, tuvu tam, jā, vai no, piemēram, 50 lati par megavatu stundu, kas bija pirms gada, man liekas, Jēkabpilī. Laikā kopš renovācijas darbi 9 stāvu namā sākušies, izdarīts ļoti daudz. Pilnībā nosiltinātas ārsienas, dzīvokļos un koplietošanas telpās nomainīti logi, kā arī durvis, pilnībā rekonstruēta karstā ūdens padeve, rekonstruētas apkuras sistēmas, labiekārtotas ēkas koplietošanas telpas. Gandarījumu par paveikto pauž arī ēkas iedzīvotāji. Logi to mainīt, siltums ir, kā lai saka, nepūš vairāk cauri, nav ne viņi jāsiltina, nekas, ļoti labi ir. Man patīk, koridors ļoti labi izremontēts ir, jūtams ir, patīkami ir, skaistā mājā patīkami dzīvot ir. Kurš nepatiks, kas iet svaigāks kaut kas? Ja 30 gadi te ir nodzīvots, ka patiks. Tiesa gan dažos iedzīvotājos jūtamas arī nelielas bažas, vai visu izdosies nomaksāt, jo liela daļa Gaujas ielas 13 iemītnieki ir pensionāri, kam ienākumi nav lieli. Šito mēnešu jau bija 89 lati pa visu tur. Liekas, ka pa metru mazāk iznāk maksāt, bet te krediti tas pats. Iedzīvotāji, jā, daudz jau bija pretī, tāpēc, ka nav jau to līdzekļi, mēs esam pensionāri. Tie bērni ir aizsūtīti, kā lai saka, uz ārzemēm. Pēc šāda finansēšanas modeļa Valmierā plānos nosiltināt vēl vismaz 6 daudzdzīvokļu mājas. Interesi izrāda iedzīvotāji arī Cēsīs. Izvērtējot pirmos datus par siltumenerģijas patēriņu Gaujas ielā 13, var secināt, ka ietaupījums janvāra mēnesī jau ir bijis 45%.